Mans vārds ir Agate Ambulte, un es esmu mākslīgā intelekta vadītāja Rīgas Stradiņu universitātē. Man ir arī savs uzņēmums, kas nodarbojas ar IT apmācībām un mākslīgā intelekta stratēģijas konsultācijām. Šodien parunāsim par to, kā mēs varam izmantot mākslīgo intelektu profesionālajai izaugsmē. Skaidrs, ka bez mākslīgā intelekta maz kas notiks nākotnē, un mākslīgais intelekts ienākīt visās lietās, ko mēs darām. Tāpēc laiks pielietot mākslīgo intelektu kā profesionāļiem, lai mēs varam apgūt jaunas prasmes un palīdzēt arī citiem kāpināt savus gan digitālās prasmes, gan mākslīgā intelekta lietošanas prasmes, lai mūs nevar tik viegli apmuļķot ar kaut kādām lietām, lai mēs varam attīstīties bezgalīgi ar šīm jaunajām prasmēm, ko mēs iegūstam. Darbosimies 3 līmeņos. Sāksim ar iedalījumu. Tātad vispirms, kas mums ir jāizdara, mums ir jāiegūst zināšanas. Pēc tam mums ir jāpadziļina šīs zināšanas, un, protams, tad ar šīm zināšanām mēs varam radīt saturu un radīt dažādus rīkus, kas palīdz mums, palīdz citiem un atbalsta mūsu visdažādākajos procesos, kļūstot par labākiem profesionāļiem un pat labākiem cilvēkiem. Tātad, metamies iekšā. Zināšanu iegūšana. Pirmais solis, protams, ir izpratne. Un izpratne ir maģiska lieta, kurai īstenībā ir vajadzīga motivācija. Viss sāks ar motivāciju un ar iedvesmu, un varu apgalvot, ka tā vienkārši ir. Jo man arī pašai ir komanda, es vadu 2 organizācijas, kur es aizgāju pie komandas un pateicu, tagad mēs izmantosim visur mākslīgo intelektu, un komanda bija, jā, izmantosim, un beigās neviens neizmanto. Un tā izmantošana sākās tikai tad, kad bija pietiekami daudz motivācijas, pietiekami daudz idejas, ko mēs varētu paveikt ar mākslīgo intelektu. Tāpēc tas ir tas iedrošinātājs, lai virzītos uz priekšu. Respektīvi, mums ir jāpapēta, mums ir jāpaskatās, kas vispār notiek ar mākslīgā intelekta rīkiem, ko ar viņiem var izdarīt, kas notiek šajā pasaulē. Un kā to veicināt? Tātad pirmais skaidra lieta ir vajadzīga motivācija. Ir vajadzīga iedvesma, jo vairāk apskatīsimies, kā citi lieto mākslīgo intelektu, jo vairāk apjautāsimies, varbūt vai kādam ir sanācis kaut ko foršu paveikt ar mākslīgo intelektu, jo labāk. Tālāk jārunā. Nākamais solis, kad mēs esam kaut ko mēģinājuši paskatīties, apgūt, ieskatīties rīku funkcionalitātē, jāpārunā. Vēlams to visu pārunāt ar savu komandu, varbūt tā ir arī ģimene, un ar cilvēkiem, kas arī darbojās līdzīgā jomā, lai apmainās idejas, lai var saprast, kas darbojās, kas nedarbojās, un kāda ir forša pielietojuma mākslīgajam intelektam. Tā ir ļoti svarīga lietiņa, jo tad sākas sinerģija, tad viss aiziet kopā. Pēc tam jāpadomā, kādi ir ieguvumi no tā, ka mēs izmantosim šos rīkus. Jo viens ir viņus izmantot, bet pavisam kas cits ir izmantot viņus jēgpilni. Ko es iegūšu no tā, ka es izmantoju mākslīgā intelekta rīkus? Un vispār kādus mākslīgā intelekta rīkus man vajadzētu, lai es kļūtu par labāku profesionāli? Tie ir pareizie jautājumi, ko uzdot un ko pārunāt arī ar paziņām, ar komandas biedriem, ar darba biedriem. Un, pie katras iespējas īstenībā pats lēto, ko tu izmanto kā mākslīgā intelekta palīgus, vai tev ir kāda rīka, ko tu iesaki. Tālāk, refleksija. Pamēģināt un padomāt, kā man sanāca ar šo rīku darboties. Vai viss sanāca veiksmīgi, varbūt nesanāca, jo ļoti bieži ir tā pirmā mirkļa vilšanās. Bāc, nesanāca, es nezinu, varbūt, ka šis rīks ir slikts, varbūt man nesanāk, varbūt es kaut ko nezinu. Bet, jebkurā gadījumā ir vērts padomāt, kā es šo rīku varētu izmantot labāk, varbūt ir kādi citi pielietojumi. Jāskatās. Jāpadomā arī, kādas zināšanas iztrūkst, jo tikko kā mēs sākam lietot rīkus, jāpadomā kādam mērķim. Saprotam, kas ir mērķis, kur mēs dodamies, ko mēs izmantojam pa ceļam, un pie tam vēl, kas ir ļoti forši un ko vajadzētu sākt uzreiz jau darīt, ir paškontroles, tādi kā testi, ko arī mums var sniegt mākslīgais intelekts. Un, protams, ka mēs ar mākslīgā intelekta palīdzību vispirms mēs varam saorientēties, ko mums varētu vajadzēt, kas un kā, un īstenībā atrast iztrūkstošās zināšanas, jo bieži vien mēs jau nezinām, ko mēs nezinām, bet mākslīgais intelekts šeit var palīdzēt. Un tas arī, ja mēs jau sākotnēji izprotot šo tehnoloģiju, sākam paši sevi pārbaudīt, nedaudz pat patestēt, ir vesela čupa ar mākslīgā intelekta rīkiem. Īstenībā mākslīgā intelekta risinājumi ir pieejami jau kopš 50. un 60. gadiem, bet nedaudz vairāk kā 2 gadus mums ir pieejami lielie valodu modeļi, kur ir ChatGPT, vēl viens risinājums ir Gemini, ko ir veidojis Google, ir vēl arī dažādi citi risinājumi, kā Claude, ir arī vēl Microsoft dažādi risinājumi un kā Copilot, respektīvi dažādi rīki, bet katrs no šiem rīkiem var palīdzēt ar dažādām funkcionalitātēm. Un noteikti ir jāmēģina izmantot dažādus rīkus. Piemēram, ChatGPT ļoti
ļoti forši darbojas, bet, piemēram, Gemini īpašā tāda lietiņa ir, ka var sarunāties, piemēram, ar savu e-pastu, var sarunāties, meklēt informāciju YouTube, iegūt no šīs burvīgās platformas, kur ir ļoti daudz mācību materiālu. Var sarunāties ar mūsu failu glabātuvēm. Tā kā ir vērts pamēģināt, paskatīties, jo šajos rīkos katrā no viņiem ir nedaudz atšķirīga datu kopa iekšā, nedaudz atšķirīga funkcionalitāte, un es varu garantēt, ka vienmēr būs nedaudz atšķirīgs rezultāts, izmantojot dažādus rīkus. Tā kā ir vērts pamēģināt, ir vērts ieskatīties, un noteikti arī uzdot šiem rīkiem palīdzēt atrast šos tumšos vai vēl neskaidros punktus, ko es vēl nezinu, ko es vēl varētu pamēģināt, kā man attīstīt savas prasmes, apgūstot, piemēram, vaicājumu, jeb promptu inženieriju, sarežģīts vārds, bet īstenībā tas ir vienkārši kā labāk jautāt mākslīgam intelektam, jautāt vai uzdot mūsu uzdevumus. Tā kā, ja mēs nezinām, tad mēs nezinām, bet ar mākslīgā intelekta palīdzību varam saprast, ko mēs vēl nezinām un ko vajadzētu noteikti zināt. Jāpierod pie tā, ka tas būs mūsu pavadonis, nevis tikai jautājumi un atbildes, bet tāds kā mūsu līdzgaitnieks. Un potenciāli arī izaugsmes skolotājs, treneris, palīgs, asistents visdažādākajiem uzdevumiem. Tātad ar zināšanu ieguvi skaidrs. Mēģinām dažādus rīkus, saprotam, ko mēs vēl nesaprotam, pameklējam motivāciju, paskatāmies, kā citi lieto. Bet tad pienāk tas mirklis, ok, es pamēģināju, man pat varbūt kaut kas sanāca, un sāk ar vien labāk sanākt. Es jau sāku brīvāk orientēties dažādos rīkos, tad nākamais līmenis ir padziļināt šīs zināšanas. Un, kad mēs sākam skatīties uz zināšanu padziļināšanu, tad noteikti mums ir jākļūst kā pasniedzējiem, kā profesionāļiem. Mums ir jāspēj orientēties šajos dažādajos rīkos. Šeit varu ieteikt dažādas platformas, kas palīdz atklāt, tādu kā mākslīgā intelekta pasauli, un šeit es varu nosaukt divas. Viena ir Futurepedia.io, un otra ir There's an AI for that. Šo te rīku ir simtiem tūkstošiem un visdažādākajām vajadzībām. Daži rīki ir audio apstrādēji, daži rīki ir līdzīgi jau pazīstamajiem ChatGPT, Gemini, Copilot. Bet ir arī dažādi mūzikas radīšanas rīki, ir dažādi balss rīki, ir dažādi rīki, kas palīdz arī varbūt strādāt ar kaut kādām īpašām vajadzībām, ja tāds gadījumā rodās. Vai piemīt cilvēkiem un skolēniem un pasniedzējiem. Tā kā noteikti ir vērts to izpētīt, vienkārši lai saprastu, vai viņas ir maksas vai bezmaksas. Varbūt ir kaut kas, kas izklaidē, kas jauniešiem palīdz varbūt vienkāršāk vai kaut kā izklaidējošāk apgūt, piemēram, vēsturi vai tehnoloģijas vai ko tādu. Tā kā, jā, noteikti ir vērts papētīt, kas vēl eksistē un kādās disciplīnās mākslīgā intelekta rīki top un ir pieejami. Un, protams, jāsāk izmantot un arī veidot koplietošanas resursus. Ja pirmajā fāzē mēs apgūstam, mēs skatāmies, mēs iedziļinamies, mācāmies, pamēģinām, kaut kur kļūdamies, kaut kur sanāk, tad nākamā fāze ir, kad mēs jau mēģinām dot arī citiem kaut ko dalīties ar informāciju, kas mums sanāca, kas mums nesanāca, kāda vēl rīki ir. Varbūt, ka var izmantot to kaut kādām konkrētām nodarbībām vai kaut kādām konkrētām apmācībām. Un tas ir tāds loģisks, dabīgs nākamais solis, kas palīdz gan mums, atkal kā profesionāļiem, augt un palīdzēt citiem, un veidot tādu kā nelielu tādu iekšējo inovāciju vai mākslīgā intelekta rīku kopienas sajūtu, ka mēs esam daži vai vēlams, protams, visi, bet parasti ir vairāki cilvēki, kas deg par šiem jaunajiem risinājumiem un vēlās viņus ieviest, pamēģināt un ieteikt arī citiem. Tas ir noteikti kaut kas jādara. Tāpat arī jāsaprot ir šis balanss. Reizēm cilvēki mēdz arī aizrauties, izmantot mākslīgo intelektu visur vai neizmantot vispār vai kaut kādas galējības. Ir jāatrod tas patiesais balanss, kas ir pietiekami atbalstošs, pietiekami pielietojams, praktisks un neizslēdz nevienā mirklī arī pašu cilvēku iesaist, jo mēs jau neviens negribam vienkārši visu laiku kaut ko ģenerēt un visu laiku pēc tam labot tos ģenerētos darbus vai atbildēt uz tiem ģenerētajiem e-pastiem. Tas ir tāds liels ētikas jautājums un profesionalitātes jautājums. Tāpēc noteikti jāatrod ir tāds veselīgais balansiņš starp šīm te kompetencēm. Un tad, kad mums ir tāds veiksmīgs portfelītis ar mūsu mīļotajiem mākslīgā intelekta rīkiem, kad mums jau ir zināmi cilvēki, kuriem varētu noderēt šie rīki, ar kuriem mēs jau apmainamies, mēs varam iet arī padziļinātāk un skatīties rīkus niansētāk. Piemēram,
Ja varbūt ir kādas speciālās vajadzības vai kāda īpaša grupa, kurai ir vajadzīga nedaudz savādāka pieeja, mācot vai uztverot informāciju. Nu, viens piemērs, lai mēs tā kā nedaudz arī pieskaramies kādai praktiskai pusei, piemēram, ģenerējot tekstu ar lielajiem valodu modeļiem, kā piemēram ChatGPT, Copilot, mēs varam palūgt, lai teksts tiktu pielāgots vieglākai lasīšanai. Piemēram, cilvēki, kuriem ir disleksija, šiem cilvēkiem var palīdzēt, ja tiek traknrakstā izcelti pirmie 2 burti vārdā. Tas var palīdzēt lasāmībai. Tāpat arī var palūgt mākslīgam intelektam pievienot, piemēram, 2 atstarpes starp vārdiem, 1 atstarpes vietā. Un tas atkal var uzlabot lasāmību, un tas ir tāds pavisam neliels, tāds praktisks sīkumiņš, bet varbūt tam cilvēkam, kas lieto šo rīku, tas var palīdzēt uztvert pavisam savādāk literatūru, pavisam savādāk informāciju, vēsturi, nu, vienalga, kas ir tas šī tēma, ko cilvēks vēlās apgūt. Ja tas kaut nedaudz var palīdzēt, noteikti vajag izmantot un vajag stāstīt un dalīties ar šādiem mazajiem knifiņiem un tādiem pielietojumiem, lai arvien vairāk izmantot mākslīgā intelekta rīkus. Protams, ir arī specializēti rīki, kas visdažādākajos veidos atbalsta integrētā veidā, kā uztvert informāciju, kā lasīt, kā rakstīt. Es ļaušu pašiem atklāt šos rīkus. Pietiekami daudz viņi ir pieejami jau iepriekš 2 minētajās saitēs. Kā tad mēs panākam šo padziļināto zināšanu apguvi? Noteikti runājot, noteikti ir vērts diskutēt, atkal jau mainīties ar motivāciju, kā arī noteikti svarīgs aspekts ir analizēt informāciju ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tas ir fundamentāls nākamais solis, kad sākotnēji varbūt mēs kaut ko ģenerējam, mēs kaut ko pamēģinam, bet kad mums šī prasme ir, noteikti ir vērts sākt analizēt. Piemēram, ja mēs iepazīstamies ar kaut kādu jaunu saturu, varbūt mēs gatavojamies eksāmenam, vai varbūt mēs gatavojamies pārbaudes darbam, varbūt mums ir atnācis kāds jauns likums, ar ko ir jāiepazīstās, vai kaut kāds garš apraksts, tad neliels zinātniski pierādīts tāds paņēmiens ir uzdot jautājumus par šo tekstu, pirms mēs sākam lasīt šo tekstu. Un tādā veidā smadzenes vieglāk atcerēsies, kas ir lasīts, un pie tam vēl lasot tekstu jau automātiski meklēs atbildes uz šiem jautājumiem. Maziņš knifiņš, bet strādā vienkārši maģiski. Un ja mēs varam mākslīgam intelektam palūgt sagatavot mums šos jautājumus, vai, piemēram, vēl viens piemērs, analizējot datus. Ziniet, kas mākslīgajam intelektam sanāk burvīgi, ir atrast dīvainības, atrast nobīdes vai novirzes no kaut kā ierast. Un, ja jums ir, piemēram, dati vai kaut kāds Excel fails vai kaut kāda informācija jāapkopo, jāizanalizē, jāsaprot, jāiedziļinās, varbūt, kad ir vērts paprasīt mākslīgajam intelektam izvilkt kaut kādas tendences, ko varbūt ir vērts ievērot vai apskatīt kaut ko, kas šajā tekstā vai domrakstā vai datos lec ārā, ko mēs varam vēl ievērot. Tā kā, jā, tas ir tas jau nākamais posms, kad mēs jau analītiski pieejam materiāliem, ar kuriem mēs strādājam. Un, protams, vēl viena ļoti svarīga lieta ir paša diagnoze, laikam to var tā nosaukt, vai paša zināšanu izvērtēšana, ko arī burvīgi mākslīgais intelekts var palīdzēt izdarīt. Un tātad, ja mēs apgūstam ko jaunu vai palīdzam kādam apgūt ko jaunu, par tādu automātisku lietu var kļūt arī šo zināšanu pārbaude. Kā pārbaudīt, vai skolēns ir pildījis savu mājasdarbu, vai kā pārbaudīt, ka mēs esam vielu sapratuši. Tātad starptautiskajā pieredzē augstskolās tiek iesniegts uzdevums, tiek iesniegts uzdevuma rezultāts, piemēram, eseja. Un tiek uzģenerēti vienkārši jautājumi par šo eseju. Ja uzreiz iesniedzot jaunietis nevar atbildēt uz jautājumiem par to, kas ir šajā esejā, tad iespējams, ka šī eseja ir ģenerēta vai jaunietis nepārzina to, par ko tur ir rakstīts. Tas ir par jauniešiem, viņi paši sevi arī var pārbaudīt, vienkārši vai viņi ir uztvēruši tekstu par, piemēram, seno Romu vai kaut kādu tēmu, ko viņi ir vēlējušies apgūt. Vai arī mēs kā profesionāļi varam pārliecināties, ka mums nav kaut kādi tumšie punkti, ka mēs kaut ko varbūt esam palaiduši garām, un pārbaudīt arī paši sevi, vai tiešām es sapratu šo, vai es nolasīju šo informāciju korekti, vai viss ir sanācis uztvert tā, kā nākās. Gan pirms informācijas apguves, gan pēc. Tā kā noteikti tie ir mazi knifiņi, ko ir vērts izmantot. Jo vairāk mēs iesaistīsimies praktiskās diskusijās, varbūt paši arī inicijēsim šīs diskusijas,
Jo visiem labāk, jo atkal tas veicina iedvesmu, tas veicina motivāciju, mēs uzzinām vairāk, ko dara citi, ko darām mēs, varbūt mēs varam kaut ko savādāk darīt. Tā ir tāda visu pavadoša tendence. Jo vairāk interesēsimies, jo vieglāk un interesantāk arī pašiem būs. Un tad, kad mēs esam saorientējušies, mēs esam apsildījušies, mēs jau jūtamies brīvi runāt par šiem rīkiem, mēs mākam pielietot, kad viņi ir jāpielieto, mēs esam gatavi radīt. Un tas tad ir pēdējais posms, kad mēs varam pielāgot un modificēt mākslīgā intelekta rīkus. Ja pirmajā fāzē mēs apgūstam, otrajā fāzē mēs jau sākam ar citiem sadarboties, mēs jau padalāmies ar mūsu veidotajiem rīkiem, tad trešā fāze ir, ka mēs jau varam veidot sistēmas. Un šīs sistēmas var tikt pielietotas organizācijā, dažādos procesos, dažādās nodarbībās, dažādās apmācībās. Un šobrīd daudz tiek runāts arī par dažādiem automatizētiem palīgiem, kur varbūt jau sāk veidoties pa vairākiem posmiņiem mākslīgā intelekta palīgi. Šie automatizētie rīki, tad attiecīgi viņi ir izmantojami un pielāgojami. Ir viens variants ir veidot to pašam, piemēram, ChatGPT platformā ir GPTs, ko mēs varam veidot. Citās platformās tas saucās savādāk, tie ir mūsu mazie mākslīgā intelekta palīdziņi. Automatizācija platformas ļauj mums pat savienot kopā dažādus nelielos palīdziņus, lai viņi sāk jau varbūt kaut kādus procesus darīt mūsu vietā, vai pārbaudīt kaut kādas lietas, vai palīdzēt mums apgūt kādas lietas. Un tad pēdējā fāze ir jābūvēt pašiem šos rīkus, būvēt viņus kopīgi, varbūt visas organizācijas ietvaros, un tad attiecīgi padalīties ar viņiem, lai visi var piekļūt un lietot šos jēgpilnos risinājumus. Un tas ir tas meistarības līmenis, uz ko mēs tiecamies, kad mēs paši brīvi varam veidot palīgus, tādus, kādi mums viņi ir vajadzīgi, un tādi, kādi noder arī organizācijai. Mums ir jācenšas maksimāli efektīvi, protams, izmantot mākslīgais intelekts un nepārtraukti pārbaudīt mūsu zināšanas un prasmes, jo šī tehnoloģija attīstās burtiski pa nedēļām, iznāk jaunas lietas un jāpaseko līdzi, vai mēs vēl esam spici un zinām visu, kas notiek ar jaunajiem rīkiem. Tad kā šo panākt? Jāveido tāda veselīga cilvēka un mākslīgā intelekta integrācija, kombinācija. To var veiksmīgi izdarīt ar ģeneratīvajiem mākslīgā intelekta rīkiem. Varam pārcelt šos ģeneratīvos risinājumus arī automatizāciju platformās, kas īstenībā nav nemaz tik sarežģīti. Galvenais atkal ir rakties cauri, mācīties, papildus apgūt informāciju, un tad mēs varam būvēt pat savus pielāgotos risinājumus. Par mākslīgā intelekta papildinātu apmācību programmu dizaina izstrādi arī ir vērts padomāt. Jo mākslīgā intelekta rīki tajā fāzē, kad mēs jau brīvi ar viņiem operējam un zinām, kā apstrādāt informāciju, kā viņu analizēt un kā iegūt rezultātu, ko mēs vēlamies, tad atliek tikai izveidot šos pielāgotus apmācību risinājumus. Respektīvi, mēs varam palūgt mākslīgam intelektam pāanalizēt, kas ir, varbūt ir kādas aktuālas mācību pieejas, varbūt ir kaut kāda jauna ietvari, ko ir vērts pamēģināt un integrēt mūsu zināšanās. To noteikti vajadzētu pamēģināt izdarīt un aktīvi tādā veidā arī veidotos tie mūsu pielāgotie palīgi un veiksmīgi papildināt mūsu apmācību sistēmu ar jaunākajām nepieciešamajām kompetencēm, kas bieži vien var būt arī balstītas uz reāliem pētījumiem. Starp citu, sarunas par pētījumiem arī ir ļoti labs veids, kā visās fāzēs veicināt izpratni un saprast kaut ko jaunu un apgūt arī jaunus rīkus. Tā kā tas ir kaut kas, ko es iesaku. Izklausās garlaicīgi, bet, ja mēs iegūstam šo pētījumu par ģeneratīvo mākslīgā intelekta rīku pielietojumiem, piemēram, mēs pajautājam, lai mums tiek uzdot jautājumi, mēs panalizējam šo failu, izlasam un pēc tam pārunājam ar mūsu kolēģiem un līdzgaitniekiem, tad tur tas efekts var būt fundamentāls un iegūms visai organizācijai. Un, protams, kopienas. Jārunā savā starpā, lai kopīgi radītu mākslīgā intelekta rīkus, lai definētu iekšējās tādas nelielas inovāciju ekosistēmas, ir jārunā, jādalās un jāpriecājās kopīgi par kaut ko, kas izdodas, un arī kopīgi jāmeklē risinājumi varbūt lietām, kuras neizdodas. Jo šī tehnoloģija šobrīd ir savā sliktākajā stāvoklī, kāda tā jebkad būs, un noteikti
ir vērts pasakot līdzi, jo varbūt, ja šonadēļ to nav iespējams izdarīt, varbūt jau pēc nedēļas būs jauna funkcionalitāte, jaunas iespējas, ko ir vērts pamēģināt. Iesaku arī sekot līdzi visdažādākajiem viedokļu līderiem šajā jomā. Arī Latvijā ir parādījušies cilvēki, kas stāsta, dalās ar pieredzi, kā viņi pielieto šos rīkus. Sameklējiet tos savās organizācijās, kurējie cilvēki aktīvi meklē, darās, lieto kaut ko. Un tāpat arī es stāstu par visdažādākiem mākslīgā intelekta pielietojumiem. Un atliek vienkārši nebaidīties, pamēģināt, pielietot un būvēt jau uz stabilu pamatiņu. Un tad to visu pārunāt ar kolēģiem, lai top vēl jaunas idejas, un jauna motivācija un iedvesma darboties. Iesaku visiem jau uzreiz mesties iekšā, pamēģināt kādu jaunu rīku, kādu jaunu promptu, jeb vaicājumu, un lai viss izdodas.